Ar elektro tev kaut kad ir sanācis braukt? Nu jā, bet bija viena mīzes, ka varam elektroauto. Bija elektro, jā. Neskaidrs. Nu, galvenā jau, zin kā atšķirība, kas mulsina kursens, ir tas, ka viņš ir ļoti kluss. Jā, tad dīzels vai tur benzīns. Nu, benzīns arī mazliet klusāks, bet dīzels diezgan skaļš ir, jā. Did it. W's on it, you know I've been winning. Top of the winning. Did it. W's on it, you know I've been winning. Top of the winning. Nu labi, jebkurā gadījumā, tad ja nu gadījumā tev kaut kur sanāks kļūdīties tajā vietā piekomentēšu, bet beigās mēs visu izrunāsim, jā? Tā kā braucienu līdz galam, par kļūdām nav jāgas tajā brīdī diskutēt, jo tu vienkārši pieļaus vēl kaut ko klāt, jā? Tātad beigās mēs visu izrunāsim, galvenais atcerēs to epizodi, un tas arī viss. Nu, ka es piekomentēšu, ja būs, jā? Un neatkarīgi, cik daudz būs tās kļūdas, mēs tā vai tā nobraucam visu maršrutu līdz beigām. Jā, tad tas nozīmē, ka, ja kaut kur kļūdīsies vai vēl kaut kas vairāk, tāpat koncentrējas līdz galam, lai nesanāk tā, ka tev tur pa pilnam tās kļūdas ir beigās, ka tu jau tā kā esi atlaidus rokas, jā. Jo braucam līdz galam, kāpēc, lai vienkārši tev arī ir lielāks treniņš. Nu, pat, ja sanāk izkrist, ja vismaz tu nobrauci garāk to eksāmenu maršrutu, tad vismaz tu ieguvi kaut kādās citās situācijās, krustojumās kaut kādas varbūt jaunas zināšanas vai kaut ko labāk saprati. Labi. Ja? Nu tā. Nu viss. Tad tas arī... Es varētu snāpostēsīt. Ko tad? Es varētu snāpostēsīt. Jā, protams, droši, mierīgi. Tad brauksim pa kreisi uzreiz krustējumā. Tepat pa kreisi. Pa kreisi. Braucam taisni. Tu vienkārši izbraucot, neesi sapratis, ka vienvirziens. Braucam taisni, jā? Nu jā, es domāju, nu Jā, te pa kreisi. tev vajadzēja kreiso sanākt ņemt. Brauksim pa labi regulējumā. Šis te mums pie vērtēšanas neskaitās, jā? Tikai tāpēc, ka, nu, tiešām izbraucām, ja nebija sapratusi iepriekš, ka tas ir vienvirziens, tad tā. Brauksim otrajā brauktuvē pa labi. Tātad otrajā brauktuvē pa labi. Jā. Tu jau skrien garām, re, kur mums otrā brauktuvē, jā? Jā. Tev pirmā un re, kur otrā. Tāpēc, kad ja būs tāda komanda, kad otrā brauktuve, tad visticamāk ir tuvu, nu, viena otrai divas brauktuvas, jā. Tad regulējumā krustējumā arī pa kreisi. Bet kā pa kreisi? Pa taisni. Nu pēc Mēs tam pa kreisi, jā. Nu, taisni ir vienkārši uz priekšu, bet mēs pa kreisi. Pagrieziens mums jāslādz iekšā. Bišķiņ pa daudz uz kreiso pusi, jā. Tad, lai tu netraucē viņiem braukt garām, tu vajadzētu būt vairāk uz labo, jā, tu esi, lai tieši reku pret vidu, tu esi, lai viņi mierīgi tiek garām. Brauksim pa labi krustējumā. Pa labi. Un pēc tam regulējumā arī pa labi. Apmale. Tā regulējumā pa kreisi. Ar to viss ok, bet ar apmali gan ne.
Tas, ja palaiž, viss ir kārtībā. Tad tepat arī ir stāsts par to, ka eksāmenā viņi vērtē to, vai tu proti novērtēt. Nu, ka viņš tev dod ceļu, vai viņš tur, pieņemsim, ar roku parāda, vai uzmidžina tālajām gaismām. Jā, tas viss ir ok, un to ir jāprot arī izmantot. Kristējumā pa kreisi. Nākamajā kristējumā arī pa kreisi. Kristējumā pa labi. Kristējumā brauksim pa kreisi. Tad nākamajā arī pa kreisi. Pabraucam garām, jā. Tas bija tur. Jā, tas bija pēc ķēdeļa. Es nemanīju, Tad vēlreiz brauksim pa labi. Un uzreiz pa kreisi. Uz sliedēm uzbraukt. Un tad vēlreiz pa kreisi. Nu, kā bija ar šo krustējumu? Bija tās sliedes jāpaņem, vai nē? Kauza. Kā bija tās sliedes? Bija jāpaņem tajā krustējumā vai nebija? Tikko, kad griezāmies. Kauza. Tikko, kad griezāmies, tās sliedes bija jāņem vai nebija? Nebija, tāpēc, ka tur bija ķieģels uz sliedēm. Bija jāņem sliedes. Tu tur kaut ko mēģināji tā kā daļēji kaut ko ieņemt, bet principā vajadzētu uzreiz jau labā manevru laikā. Aksim pa kreisi. Jo ķieģels jau tev bija pret iebraukšanu vispār citā pusē. Tas neatiecās uz sliedēm. Aksim pa kreisi krustējumā.
Liksim pa kreisi krustējumā. Un pēc tam pa labi. Un tagad vienkārši tā lēnāk brauc gar šeit. Ieģels rekur tikai, lai tu neiebrauc, kur Merces ir. Jā? Tam nav nekāda sakara ar tramvajas sliedēm. Mēs pa labi. Jo te sanāk, ka tu griezi to labo manevru, tad tev jau uz tam sliedēm jātiek. Jā? Un tad tu no sliedēm griezi pa kreisi. Iepriekš, ka pirmajā reizē, ka vienkārši pabrauc garām, ja domāju, ka tas ķieģels neļauj griezties, tad tu vienkārši būtu ieņēmis sliedas un tad pat griezis, kur mēs griezāmies. Liksim pa kreisi krustējumā. Jā, nu drošāk. 30, 35 būs pa lēnu. Jā, jo te 50 atļauties, nu, savi 40 pāri būtu jātur. Jā, bet tikko krustājas. Sēžu uz iepriekšēju. Liksim krustējumā pa kreisi. Šajā. Jā. Nevajag iet. Arī kaut kā dēļai, bet pilnīgi pretējā tu šobrīd iebrauci. Jā, tad pareizi, lai to vietu būtu izbraukuši, pirmkārt stabilus sliedēm paliec. Jā, un otrkārt griežot uz šo te mazo ieliņu, dziļāku trajektoriju veido, lai tu pretējā neiebrauc iekšā. Es apstāju. Apstājies, bet ļoti strauji, jā. Tev laikus. Jā, bet tev laikus jāvērtē, jā. Tad, ja tu redz, ka ir pārēji, ja tu kaut kur tūmā kāds cilvēks, kas varētu iet pāri, tad tu jau gāzi lied vairām. Liksim pa kreisi krustējumā.
Brauksim krustojumā pa kreisi. Jā, nu kas bija sarīgi, tev bija jāņem labā josla. Jā, jo vienvirziens beidzās, mēs nevaram braukt taisni no kreisās. Tad līdz ar to pēdējo mašīnu slēgsim tagad jau kreiso pagriezienu iekšā. Jo līdz ar pēdējo mašīnu tev bija jāņem labā josla. Ja vienvirziens turpinātos, tad mēs varētu, jā, bet ja vienvirziens beidzās, tad gan tikai no labās. Brauksim krustojumā pa labi. Nevajadzēja palaist. Nē, viss ir es par vienvirzienu pierakstu kļūdu. Domā, ka vajag telefonu paņēma rokā. Ar sabiedrisko viss ir kārtībā. Tur bija viss labi. Brauksim pa labi krustojumā. Pēc tam krustojumā pa kreisi. Šeit jau būs vaļā. Jā, nu mēģini tās bēdras sabraukt. Brauksim pa kreisi krustojumā. Un tad regulējumā krustojumā brauksim pa labi. Brauksim pa kreisi ārā. Jā, pa kreisi ārā. Un tagad mēs atkal brauksim pa labi krustojumā.
tad ņem bišķi pilnībā labo un pilnīgi pa labi. Pa labi, nepiskai garām. Brāksim nākamajā kristējumā pa labi. Nevajadzētu vienīgi pagriezienu, ja? Jo tajā brīdī, ja pret krustojumu, tad lai nemaldinam. Tad tā drošāk, jo tajā tās sliedas ir kā otra tava josla, ja? Tu vienkārši jau pat, ja tu redzi, ka tur tā mašīna būs, tu drīkst arī laicīgi pārkārtoties un tikai mazliet samazināt to ātrumu jau un visu. Un tur, tu jau zini, ka tev arī te neviens pretīm nenāks tajā brīdī. Tāksim kristējumā pa labi. Tāksim kristējumā pa kreisi. Bet neieteiktu, jebkurā gadījumā, ja, jo tā random vienkārši no pagalmiem īsti neieteiktu. Pa kreisi brauksim kristējumā. Kreisi. Jā, bet teicu, ka netoleranta rīcība. Tu zini, kā tā tolerance vairāk tiešām ir domāt, tādās situācijās, kuras to prasītu, bet šeit vienkārši, ja viņš no pagalma izbrauks, tad, ka tu tā uz, tādas diezgan pat, salīdzinoši dinamiskas ielas vienkārši stāsies, tas vairāk radīs bīstamību. Brauksim pa kreisi. Ja tur būtu, zini kā, pamainam situāciju, ja tur būtu bijis sastrēgums uz tās ielas, tad jā, kāpēc ne, tad ir forši. Bet ja viņi ir pilnīgi brīvi un tu jau sāc ieskaities, tad īsti nē. Brauksim kristējumā pa kreisi. Brauksim pa kreisi regulējumā kristējumā. Labi. Parkings iekšā un slēgsim ārā, paturot kreisajā pusē to izslēgšanas pogu un turam jau līdz izslēgot. Bet tā. Kā tev pašai likās tavs brauciens? Jo es vienmēr prasu tā kā sākumā, kāds ir tavs vispār viedoklis par tavu esošo braucienu, tad es izstāstīšu, kāds ir tas mans skatījums. No sākuma man bija, es biju ļoti sastrēsies, tāpēc tā kā bija ļoti pievērst uzmanību un tā kā fokusēties. Un tā man vienmēr ļoti sanāk
visu tā kā sasteigt un tā, bet pēc tam es jau tā kā, nu, Iebraucies, jā. Jā, es nejūtos tik tā kā nervozi, un tad aizgāju, un es teiktu, es beigām biju jau, nu, normāli. Jā, nu kā tev liekas pašai, varētu ar šādu braucienu nolikt eksāmenu vai nevarētu? CSDD. Nu, tagad, jā, man jāizskat, kā tur ir. Nu, bet kā tev Es ne- būtu, jo jā, es nezinu. tu zini savu braucienu, vai kā Jā. tev liekas, tu varētu ar šādu braucienu nolikt CSDD eksāmenu vai ne? Nu, es neteiktu, ka es kādu vajag apdraud, nu, es teiktu, ka es varētu. Nu, jā. Nu, šitā ir tā galvenā problēma, kad kursanti neapzinās tās kļūdas un tā kā liekas, ka kaut kas ir nu, tāds jau liels pārkāpums, ka tas ir sīkums. Ja, un tā kā tas ir tas galvenais, ar ko sanāk ar jums visiem īstenībā dīlot. Nu, kaut kāda daļa jau, protams, saprot un tā tālāk, bet, lai tu saprastu, šodien esi izkritusi 1, 2, 3, 4, 5, 6 reizes. 6 eksāmenus šodien beigušies. Tas sanāk, ka 6 CSDD eksāmenus mēs šodien esam pa 40, pat mazāk kā pa 40 minūtēm nenolikuši. 6. Tas, ja mēs pareiķinām vidēji 40 dalīts uz 6, jā, tad pareiķinām ik pa cik minūtēm mēs izkrītam. Jā. Nu, kopumā vienkārši, kas vispār ir labi? Nu, teiksim, es vienmēr pasaku arī pozitīvās puses. Labi ir tas, ka kopumā tu tā kā brauc, jā, tu vērtē situācijas, bet ir diezgan daudz lietiņas, kas tev pietrūkst. Kaut kādos lēmumos, jā. Varbūt kaut kādos momentos tu sasteidz. Varbūt vēl kaut kas, bet tev ir gan dažādas nobraukšanas no maršruta, gan apstāšanās, gan apmales, jā. Nu, tā kā viss kaut kas, es tev izstāstīšu tūlīt sīkāk. Kaut kādos brīžos neesi sapratis, līdz kurai zīme darbojās, jā. Arī neuzņemam attiecīgo ātrumu. Nobraukšanas no maršruta, jā. Nu, viss kaut kas. Tiešām, nu, šobrīd nav, ja, teiksim, ir kādreiz atnāk kursanti, tu var pateikt konkrēti, ko tieši konkrēti uzlabot, jā, tad tavā gadījumā tev ir no visa pa bišķiņam. Jā. Nu, no visa, es domāju, tā kā, nu, zin kā ir tā vērtēšanas sistēma, no tās tēmas, no visa pa bišķiņam, jo kopumā neiespringstot tādā smalkā vērtēšanā, jo es tiešām parasti nekad nevērtēju tā, nu, sīkumaini, ja, kad visas tās mazās lietiņas arī nepierakstu, ko varētu pierakstīt arī eksāmenā CSDD, bet es lielākoties tādas vidējās kļūdas un rupjās. Ja, tad tās tev kopumā šobrīd ir 10. Ja, par šodienu. Bet rupjās no tām mums ir 6. Ne tā. Izstāstīšu tad, kas ir tādas mazākas kļūdas. Nobraucām no maršruta, pats sākums, devu komandu otrajā brauktuvē pa labi, gribēju braukt garām. Ja? Tad tajā brīdī, ja tev pasaka otrajā brauktuvē pa labi, jau, ja tu nezini īsti, kur pirmais atliet gāzi, ja, jo saproti, ka visticamāk ir 2 brauktuvas viena otrai blakus, un tikai tāpēc to saka. Jo, ja tas būtu vienkārši parasts krustojums, es teiktu krustojumā pa labi. Bet, ja otrā brauktuvas, tas nozīmē, ka tev ir ļoti tuvu 2 krustojumi viens otram, un ja es teikšu, ka tu jau esi pirmajā, tad tu vienkārši nepaspēsi sagatavoties tam, nu, manevram, ja? Tālāk. Tātad apstāšanās vieta traucējuma pretīm braucošam. Tas bija tas lielais, plašais krustojums pašā sākumā, kur tev vajadzēja apstāties tieši pat saliņu, bet tu bišķiņ pa daudz paņēmis kreiso pusi, kur tev mācībnieks melns brauc pretī, pēc tam video redzēs. Ja? Viņš jau bija spiests jau bišķiņ pāri brauktē līnijai. Tad tev vajadzēja vienkārši vairāk uz labo pusi būt. Ja? Tad griezāmies pa labi, diezgan tā labi apmalā reizmugurē arī tad paņēmi. Ja. Nu, apmēl viens tas, ka, protams, riepas var pārstas diskus sabojāt, un jebkurā gadījumā eksāmenā, jebkāda veida apmēl mums ir beidzies eksāmens. Ja. Apmēls ir stingri, nu, kāpēc tik stingri par viņām vērtē? Pirmām kārtām bīstamība starp to, kad apmale, kam ir domāta, viņa atdala braucošo daļu no daļas, kur pārvietojas gājēji, velosipēdi un tā tālāk. Ja, un tāpēc tā bīstamība, nu, priekš tā tiek vērtēta tik liela. Un otrs lielais mīnus, protams, ir tas, tu var pārsist riepu, ja? Vai ziemā, pieņemsim, ja ir slidena brauktuvu atsitoties pret apmalu, to var mašīnu samest. Nu, dažādi varianti, ja? Kas tā kā, nu, kādas sekas var izriet dēļ tā, ka paķeram apmali.
Tā, tad nobraucām no maršruta, domāju, ka tur ķieģelis arī īsti nesaprata, kādā veidā tas ķieģelis tad darbojas. Tas ķieģelis bija domāts tikai tur, kur tas mērsis melnais brauc ārā, ka mēs otrā reizē braucām, ja, kad es tā paskaidroju to vietu. Tātad vienkārši vajadzēja ieņemt slēdes no slēdēm griezties. Tad apbraucām speciāli apkārt, lai tiekam pie tās vietas. Bija komanda pa labi, pa kreisi, to labo veids pilnīgi uz joslas, un pēc tam kaut kā mēģināja tās slēdes ieņemt, bet tāpēc vēl tev beigās prasīja, vai tu pati tā kā apzinies, vai viņas vajadzēja ieņemt vai nē, un tev atbild bija nē, jo ir ķieģelis. Jā, tad slēdes vajadzēja ieņemt, ķieģelis mums tur nedarbojas. Ķieģelis, lai darbotos uz slēdēm, viņam būtu jābūt augšā, un jābūt papildzīmē bultiņai, ka viņš darbojas uz slēdēm. Ja? Tā tas bija tikai par to vietu, lai tur nevarētu iebraukt. Ja? Tāpēc arī bija tas jautājums, lai saprastu vispār to tavu domu, vai tu tā kā gribēji ieņemt, bet tad atkal jautājums tev, redz, ja tu domāji, ka nevajag ieņemt slēdes, kāpēc tu kaut kā mēģināji viņas daļēji īsti ieņemt. Ja? Jo atceries, ko es arī vienmēr kursantam saku, izvēlēs, pat ja tu nezini, izvēlēs vienu ceļu, vai nu jā, vai nē, tāpēc, ka pretējā gadījumā tu jau tiec pie kļūdas. Jo, ja tu ieņem daļēji, tu dabūsi kļūdu vai nu par to, ka sliedas nevarēja ieņemt, vai nu otrādi. Saproti, kā nekad neizvēlēs kaut ko pa vidam, jo ir citreiz, un tiešām bijuši kursanti, kas brauc, un es viņiem prasu, kāpēc es izdarīju ne tā kā pa vidam kaut kā. Un tā ideja tā, ka, tad it kā būs mazāka tā kā kļūda vai kaut kā tā, tā galvā liekas, bet tā nav. Tad sanāk, ka, tajā, ja tu paņem pa vidu, tad tu stabilitēts pie kļūdas. Tā vismaz tev ir 50-50, vai nu tu ieņem, vai nu tu neieņem, ja tad vai nu paveiksies vai nepaveiksies, ja neesi sapratis to situāciju. Tā, tad bija tā situācija, kur braucām bija uzstādīta zīme 30, jā, pirms guļošā. Nogriezāmies krustojumā pa kreisi, turpina braukt 30, 35, jā, tad jāapzinās, ka 30 tev ir beidzies, jo viņš darbojās līdz krustojumam, tātad 50, jā. Vajadzētu savus 40, 45 apmēram tur uzņemt. Tā, tad atkal tas pats stāsts par tām daļēji neieņemtajām slēdēm. Braucām tur, kur bija jāuzņemts ātrums, tad tas līkumiņš, griezāmies tur pa kreisi, tad tur laidi vienu pretējo pa mazāk ieliņu. Tad mēs izbraucām aklus bruģa un uzreiz bija krustojumā pa kreisi, kur tāda maza ieliņa bija ļoti. Un tur atkal tev bija zīme tālumā ķieģelis ar bultiņu, bet tas ir tikai pēc tam, tad sliedas mēs ieņemt varam. Un tur atkal ne īsti ieņēmi, ne īsti neieņēmi. Bet, kur bija vēl pat lielāka problēma, no tā stāvokļa, no kur tu griezies, ļoti labi video varēs redzēt, tu pilnīgi pretējā joslā iebrauc. Vispār, pilnīgi griežoties pa kreisi, tā mazā bruģētā, pilnīgi pretējā joslā. Ja, tad jāveido tā trajektorija, ka tu brauc dziļāk un vēlāk jāgriežās, lai tu nonātu savā joslā. Ja, tādā ziņā īstenībā tev forši tas, kad es tev video arī diezgan ātri centīšos samontēt, tā kā, nezinu, tuvākajās dienās viņš būs, noskaties, iziet tam visam cauri, lai tu saproti, ja tev ir, tā kā forša iespēja tādā ziņā, ka tu vari tā kā analizēt sevi, tu vari paskatīties, jābūt tas, ko es tev stāstīju pēc eksāmena, un arī tās situācijas patīt un saprast, jo tas tā kā īstenībā ir tāds, tāda superīga iespēja, jo tu vari analītiski pieiet tām visām situācijām saprast un padomāt, uzdot jautājumu, kāpēc tu tajā brīdī domāji tā, nevis tā? Vai tu kaut ko sajauc, vai tu nepalaidi, vai pareizāk palaidi kādu zīmi garām? Kaut kāds iemesls bija, kāpēc tu to kļūdu pieļāvi, ja? Un tad tikt ar sevi galā un saprast, kāpēc tu domāji savādāk, nekā tā kā vajadzēja, ja? Tā, tad, kas tam vēl bija? Un tad bija mazā vienvirziena ieliņa, braucām pa vienvirziena ielu, un viņa beidzas. Komanda nav, tad mums ir jāņem labais malējais. Līdz ar to beidzamo mašīnu, kur bija sanāk, pat ir tajā brīdī bišķiņu uzbrauks nepārtrauktās, tas nekas, tā nav kļūda, bet tev pilnībā ir jāpaņem labais malējais, jo tu nevari no kreisās braukt taisni, jo tad tu uzreiz brauc iekšā pretējā. Ja? Tā kā tās moments. Un pēdējais mazāk svarīgāka kļūda, kas var pārvērsties par upju, pārkārtojies atpakaļ pēc apbraukšanas, pret krustojumu pagriezienu neslēdz iekšā. Jā, tāpēc, ka tu maldini, ka griezīsies pa labi, kad būtu lielāka kļūda, ja tur jau stāv mašīna, kur tu jau reāli var samaldināt, vai pat, ja viņi sāk kustību daļ tev pagriezienu, ja, kas jau sāk izraisīt reāli avārijas situāciju, tad tā jau ir jau tāda diezgan nopietna kļūda. Tālūk, tā kā kopumā ir tā, ka tev ir jāpatrenējās vēl, saproti, tā kā tev kļūdiņas pagaidām ir padaudz, tu esi tikusi
Nu, es teiktu, ka tu šobrīd esi tikusi ar kaut kādiem 65% galā. Nu, tādam, kādam būtu jābūt. Ja mēs vērtējam, ka tas brauciens ir 100%, nu, kas ir jādabūna, jā. Tad tev šobrīd ir kaut kādi 65, tev pietrūkst kaut kādi 35%. Tu viņus vari diezgan īsā laikā ļoti iespringstot. Gan skatoties video, gan pabraucot mājās paralēli, tev dod, jā. Gan paņemot kādu braukšanu, tu vari ļoti īsā laikā viņu uzlabot. Un es teiktu tā, ka ja tu ļoti iespringsti, tu neesi tālu, lai sagatavotu tiešām labu braucienu. Bet pagaidām, jā, ir jāiegulda bišķiņ tev darbiņš gan video, gan mājās, jā, gan kādu braukšanu jāizbrauc. Un tad tu vari sasniegt to līmeni tādu, ka tu vari nobraukt tikai. Jā, bet ne šobrīd 6 rupjas tas ir daudz. Un tas nav maz, jā. Tas uz tām pat mazāk kā 40 minūtes mēs braucam, tas ir daudz.